Sveiki! Es esmu Līva Špune. Mācos Ventspils augstskolā, 2. kursā, tulkošanas studiju fakultātē. Un aktīvi darbojos augstskolā arī ārpus lekcijām. Esmu studentu padomē kultūras un sporta komisijas vadītāja. Un aktīvi piedalos arī visos pasākumos. Un vispār man nepatīk sēdēt uz vietas, man patīk aktivitāte un kustība. Sportoju, spēlēju volejbolu un skrienu brīvajā laikā. Tāpat arī muzicēju, ļoti patīk dziedāt, spēlēt vijoli, arī klavieres. Kāpēc esmu Ventspils augstskolā? Esmu no Platāgala un man patīk būt tālāk no mājām. Tad var tā īsti sailgoties un tad pēc mēneša aizbraukt un visus satikt, un tad ir tā forši. Un Ventspilī šeit man tiešām ļoti patīk. Cilvēki, vide un sabiedrība ir tiešām unikāli, patīkama. Esmu uzlādēta 100% un nenožēloju, ka esmu šeit. Sveiki, esmu Edijs un vēlētos minēt pāris iemeslus, kādēļ tieši Līvai Špunei ir jābūt gada studentei. Tātad vispār, kādam īsti ir jābūt gada studentam? Es domāju, svarīgs ir divas īpašības. Tātad tas, lai, protams, tu esi aktīvs skolā, iesaisties, labi mācies visos tajos skolas rīkotajos pasākumos, iesaisties. Bet otrs, kas arī, manuprāt, ir nemazāk svarīgs, ir tas cilvēciskais faktors, lai tu arī tomēr esi komunikabls, piedalies, lai tev ir kaut kādas intereses, sports, mūzika, vienalga kas. Un es uzskatu, ka Līvai ir tieši šīs abas īpašības, viņa ir ļoti labi sabalansējusi to. Jo no savas pieredzes es varu spriest to, ka viņa pirmkārt ļoti labi mācās, gudri saprotoša meitene. Otrkārt, viņa arī palīdz man, kad ir problēmas. Paldies viņai par to. Bet viņa tieši neaizraujās ar mācībām, viņa nav kaut kāds zombijs, kuram prātā ir tikai, mācīties atzīmes un tā tālāk. Bet arī viņa ir ļoti daudz piedalās visādos pasākumos, organizē, ja nē, tad varbūt atnāk uz kādu manas grupas koncertu vai kaut ko tam līdzīgu. Un es uzskatu to tieši tas, kad viņa sabalansē šos iepriekš minētās īpašības. Tas ir tas iemesls, kādēļ viņai ir jābūt gada studentam. Paldies!